Šī tradīcija jau notiek vairākus gadus, jau šo īstenojam, un kļūst ar vien populārāka. Cilvēkiem ļoti patīk atnākt uz muzeju, darboties visai ģimenei kopā. Tāds arī bija tās ģimenes sestdienas mēģis, lai darbotos visa ģimene kopā. Bērni ar vecākiem, ar vecvecākiem, lai radītu to kopējo tādu sajūtu un lai būtu vēstures pārmantojamība, lai arī vecāki un muzejs iemācītu bērniem, cik interesanti ir vēsture, ko var ģimene darīt kopā, ko var iepazīt, ka jāmīl sava pilsēta un savs novads. Un tā arī katru sestdienu mēģinam tikties, katru reizi cita tēma, lai būtu interesanti, lai būtu ko darboties, lai būtu ko paskatīties. Un daudzi tādi apmeklētāji, kuri nāk uz katru ģimenes sestdienu, un daudzi jautā, vai nākamnedēļ arī būs. Nevis pēc mēneša, bet vai jau nākamā sestdiena būs. Šī ģimenes sestdiena, tātad mums ir tradicionāla, notiek katra mēneša pirmajā sestdienā. Un decembra ģimenes sestdienai pieskaņotā Ziemassvētku gaidīšanas laikam, kad ir vairāk laika sev, vairāk laika darboties istabā, un tā saucas rotu radīšanas prieks. Kopā ar Sija Inatas radošā darbnīca ģimenes, bērni, mammas, tēti izgatavo rotas, lai uz svētkiem izrotātu ne tikai eglīti, bet arī paši sevi.